Tas svarīgākais, kas ir mūsu profesijā, ir tas smadzenes, kas tev ir sākumā, un to, cik tu esi ieguldījis pats tajā smadzenēs. Un jebkurš cilvēks, jebkurā uzņēmumā, jebkurā vietā, kurš ir spējīgs daudz sasniegt profesionāli, mēs viņu ļoti cienam. Un tas ir daudz stiprāk nekā tas robežas, kas eksistē starp uzņēmumiem. Accenture Latvija ir daļa no globālas kompānijas, kuras viena gada apgrozījums ir $28,6 miljārdi. 56 valstīs kompānijas uzņēmumos strādā 281 000 darbinieku. Latvijā viss sākās 2002. gadā, kad šeit ieradās pārstāvi no Somijas un sāka darbu faktiski tukšā vietā. Tā mūsu stratēģijā arī atšķirība no citām lielām kompānijām bija atnākt uz Latviju, lai Latvija ražot kaut ko un pārdot uz citām valstīm. Ja? Mēs nenācām uz Latviju, lai mēģinātu pārdot savas pakalpojumus, bet tiešām ražot no Latvijas. Tagad ik pa brīdi mēs redzam, ka parādās interese par mūsu pakalpojumiem uz vietas, parādās interese par mūsu zināšanu, mūsu strateģisku konsultantu zināšanu no Ziemeļvalstīm, no tuvas Eiropas valstīm, Latvijas uzņēmumiem. Ja? Bet pagaidām šis virziens paliek mazāk svarīgs. Starptautiskais uzņēmums darbojas 3 virzienos – menedžmenta un strateģiskā uzņēmumu konsultēšana, IT risinājumu izstrāde uzņēmumu funkcionēšanai un pārvaldībai, kā arī ārpakalpojumu sniegšana. Latvijas Accenture birojas spēkus koncentrē IT risinājumu izstrādē. Uzņēmuma vadītājs Maksims Jegorovs teica, ka vairāk nekā 99% pakalpojumu tiek sniegts tieši klientiem ārvalstīs, tātad eksportēti. Manuprāt, šīs dienas Latvija var raidījumus skatītājiem piedāvās ceļojumu pasaulē, par kuras esamību un vērienu Latvijā tiešām lielākā daļa cilvēku pat nenojauš. Accenture Latvijā. Maksim, cik liels tas ir un tev ir tā sajūta, ka Latvijas par cilvēku zina, ka jūs šeit esat un strādājat čakli? Šodien ir, ka zina bišķi labāk nekā kādus 5 gadus atpakaļ, bet mēs esam lielākais Latvijas IT uzņēmums pēc darbinieku skaita. Mēs tagad esam 550, 570 cilvēki, vai ne? Un tad mēs tagad esam mūsu galvenajā ēkā, ja, un tad mēs atrodamies Brīvības 214 vēsturiskā VF centralēkam, vai ne? Un šeit sēž lielākā daļa no mūsu darbiniekiem. Maksims Jegorovs uzņēmuma mājvietu redz kā omulīgu ielu, kur katram ir iespēja atrast stūrīti sarunai vai iedzert kafiju. Tāpat tiek respektēts VF vēsturiskais mantojums. Telpu nosaukumi aizgūti no savulaika slavenās VF produkcijas. Es saprotu, daudz telpu, daudz projektu, cilvēki pat varbūt nenojauš, ko dara otrā istabā? Šeit ir daudz tādu projektu, kur ir tiešām noslēpumaini viens no otra. Ja? Un ir svarīgi, ka mēs priekš klienta saglabājam to, ka viņa visi noslēpumi paliek tajā istaba, kur paliek projekts. Ja? Un līdz ar to tiešām katra istaba tiek kontrolēta atsevišķi. Ja? Šeit mums ir viena istaba, kur ir palikusi tāda koplietošanas istaba, jo šeit cilvēki ir tie cilvēki, kuri ļoti bieži ceļo, un viņi ļoti bieži uz šeit atbrauc uz 4. piekdienu, kas saka, uz mājām. Daudz cilvēku? Vai šis nav daudz? Šis vēl nav daudz, piekdien būs vairāk. Ja. Tā ir tā mūsu tipiska telpa. Ja, mēs redzam, ka atkarībā no tā, kādi uz šobrīd ir projekti, cilvēki var pārvietoties brīvi vai ne. Mēs esam uztaisījuši šeit mansardu, ka tas darbs notiek tagad jau 2 līmeņos, vai ne? Kas ir ļoti svarīgi, ka katrā telpa vai daudzās telpas ir atsevišķas telefona būdas, ka, kad notiek telefona zvani vai video zvani, tad mēs varam runāt atsevišķi un netraucēt viens otram. Andrejs Ivanovs ir Accenture Latvija darbinieks ar lielāko stāžu. Viņš šeit sāk strādāt 2003. gadā. Tolaik birojā strādājuši 18 cilvēki. Viņš teica, ka arī iepriekš strādājis lielos uzņēmumos, taču nekad nav realizējušies solījumi sadarboties ar uzņēmuma pārstāvjiem citās valstīs. Šeit tā ir ikdiena un lielākajā daļā projektu notiek kopdarbs. Sākumā
gan katrs bijis par sevi. Es teiktu, ka mēs gandrīz viens otru neredzējām ofisā. Mēs, man liekas, pabijām vienu nedēļu kopā, un pēc tam visi brauca uz kaut kuru komandējumos pie klienta, un parasti tie nebija Latvijas klienti. Tāpēc visi prom, un vienīgie cilvēki, kas palika ofisa, bija mūsu slavenais tajā laikā, es nezinu, kā office palīgs, Māris. Jā, un tieši tajā laikā bija populārs reperis Ozols, un vienmēr mums tā bija Ozols. Jā, ka viņš vienmēr mājās Ozols. Tas ir vienīgais cilvēks, ko mēs redzējām ofisu faktiski vienmēr. Un tikai pēc kāda laika, piemēram, es galīgi neceros, ka Maksims parādījās, tāpēc, ka es pats biju prom. Mūs nodibināja mūsu Somijas office, un ka Somi bieži vien to dara, viņi kaut kādā brīdī nolēma to izdarīt un paņēma un izdarījām. Un pēc būtības viņi nekad arī nesaskaņoja to īsti ar globālu ofisu. Un tas mūsu Rīgas Accenture Latvijā gars, viņš ir tāds, ka, ja ir tā laba ideja, ja mēs redzam iespēju, tad mēs to iespēju vienmēr mēģinām izmantot. Uzņēmuma klientu loks un to darbības virzieni ir neiedomājami dažādi. Pēdējo gadu tendence rāda, ka Accenture Latvija vienlaikus strādā ar aptuveni 70 klientiem, 15 līdz 20 pasaules valstīs. Klientu lokā ir arī ļoti pazīstami zīmoli. Mēs strādājam pie Discovery projektiem, un mūsu galvenais uzdevums ir palīdzēt Discovery projekta mājaslapām izskatīties skaisti un moderni. Un dažas no lapām, kuras mēs esam uztaisījuši, es kā piemēru uzlicis sev uz ekrānu. Viena no pēdējām ir Dīmaks Vācijas lapa, kur var redzēt principā visas tās lietas, ko mēs esam izstrādājuši, gan vizuāli, gan apakšējā daļā. Tajā brīdī, kad ir kāds pasākums vai kāds sporta pasākums vai kāds ziņu raidījums vai kāda filma, kas tiek izlikta mājaslapā, tad viņiem ir milzīgs apmeklētāju skaits. Un mūsu uzdevums ir rakstīt šo konstrukciju šādu, lai izturētu šīs lielās slodzes, lai lapa nenokristu un lai viņi būtu maksimāli pieejami visiem cilvēkiem. Pasaulē Accenture ir 13. visdārgākais tehnoloģiskais brands, un mēs esam vislielākais neatkarīgais uzņēmums, jo tehnoloģiskā pasaulē mēs ieviešam kaut kādus produktus. Un mēs, kā kompānija, mums nepieder produkti, mūsu galvenais pakalpojums ir pakalpojums, to produktu ieviešana. Un līdz ar to mēs varam katram klientam garantēt, ka mums nav intereses viņam ieteikt vienu produktu vai citu produktu. Mēs neesam to produktu dīleri, vai ne? Mēs esam neatkarīgi konsultanti, kuri var katram klientam viņa situācijai ieteikt to labāko iespējamo risinājumu. Jānis Oleks vadījis projektu un pats pielicis roku arī programmas radīšanā kādas Kambodžas nevalstiskās organizācijas nacionāla mēroga ūdens apgādes projektā. Viņa vadībā radīta aplikācija, kas palīdz veikt ūdens izplatīšanas uzskaiti. Aplikācija ārēji ir vienkārši, bet iekšēji viņai ir daudz dažādas situācijas, kuras ir jāapstrādā. Mums šie procesi viņiem vēl pašiem skaidrojas, un mums ir jāpielāgojas šiem viņu pārdošanas procesiem. Un viens no mūsu rezultātiem ir praktiski klientiem palīdzēt saprast viņu procesus. Mūsu dizaineriem bija problemātiski izveidot ikonas, kas viņus uzrunātu. Mēs sākumā piedāvājam tādus kaut kādus pirkuma ratiņus, kur bultiņām, ja, un beigās viņiem tas īsti viņus neuzrunāja. Viņiem tas neasociējās ne ar ko. Tad beigās viņi paši piedāvāja vienkārši kaut kādu sameta, tā pudelīte mājiņā tiek nogādāta, ja? Un tad mēs apmēram tādu pielāgojam, kādas viņiem tās mājas, kādas tās pudeles viņiem līdzīgas, un tad tas viņiem labāk acīm redzot patīk. Projektu virzība regulāri tiek apspriesta ar klientiem un kolēģiem citos birojos, taču jārēķinās ar dažādajām laika joslām un, protams, arī kultūras atšķirībām. Kad Amerika ieslēdzās, tad ir tā, ka 4 vakarā ir mītiņš, un tad viņam ir 8 no rīta. Tad mēs tā kā pabeidzam stafeti, nododam viņiem, tad no rīta nākam pārbaudīt, ko viņi ir sadarījuši. Un tad atkal. Mums interesanti sanāk tas, ka, ja kaut kāda mītiņa, tad mēs viņus varam organizēt tikai no rīta, jo tas Kambodžā jau ir vakars. Un līdz ar to, teiksim, ja mēs kaut ko sastrādājam no rīta, tad mēs atbildi varam dabūt labākajā gadījumā tikai nākamā dienā. Tad tas kādreiz nozog mums veselu dienu. Accenture katra valstī ir savādāks, vai ne? Jo
Mēs neticam tam, ka katrā valstī ir jābūt un vispār var izveidot kaut ko, kas ir līdzīgs vienotai kultūrai. Ja mēs aizbraucam uz Accenture Somiju un Accenture Zviedriju, tas būs ļoti atšķirīgi ofisi. Pēc sajūtas visi cilvēki ir savādāki. Un mēs to ļoti cienam, jo Accenture sava būtība savulaik bija partnership. Tas nozīmē, ka katrā valstī vai katrā tirgus nišā tas pirmais partneris veidoja biznesu, un viņš veidoja biznesu, un pēc būtības izejot lielā mērā no savām vērtībām. Vai ne? Un tad daudzi veiksmīgi partneri, viņi apvienojas vienā, teiksim, federācijā. Un līdz ar to mēs vienmēr ļoti cienījam kopīgas vērtības no vienas puses, bet no otras puses mēs vienmēr zinājām, ka katrs bizness būs savādāks. Accenture Latvija darbinieks ir novērtēts darbinieks. Viņam ir iespēja mācīties, viņam ir iespēja sevi pilnveidot arī ārpus darba laika, fotografēt, dējot, nodarboties ar rokdarbiem. Un, protams, lai komanda justos novērtēta, vajadzīgi arī svētki. Lielāki vai mazāki, bet tomēr. Šo darbību kopums veido lojalitāti. Accenture ir tāds interesants princips, act like the owner. Tas nozīmē, ka, lai kāda līmeņa darbinieks tu būtu, tev tā daļa, kas tev tiek uzticēta, tev jāuzvedās tā, kā viņi tev piederētu. Restīvi, tev jāstrādā pēc labākās sirdsapziņas. Dažādiem cilvēkiem ir dažādi izpratni par šo jautājumu, un vadītājiem ir uzdevums panākt, lai vairāk vai mazāk šī Accenture vīzija ir šajos cilvēkos. Un tā kā mūsu uzņēmumā ir ļoti daudz jauni cilvēki, kuri tikko sākuši savu darbu pieredzi pēc studijām, viņi arī ir komandā, viņi ir komandas daļa. Un, protams, ka ir kaut kāda konkurence starp jaunu enerģisku darbinieku un cilvēku, kas jau, teiksim, 10 gadus ir tirgu un nedaudz ir piebremzējis savu centību, ja? Taču viņam ir neatsverama pieredze. Droši vien tas ir tās nopelns, ka mēs izaugam šeit tik lielu, tāpēc, ka mēs pierādījām tie cilvēki, kas bija sākumā pierādīja, ka tas ir iespējams no Latvijas. Ja tā Latvija bija bijusi padomju valsts, tā nebija iztiskais, kas šeit ir sagaidāms. Bet droši vien tas arī bija parādīja, ka Latvija arī ir rezultāts. Un tiešām, teiksim tā, mums kaut kādi iekšēji, kaut kāda konkursi starp ofisiem. Un absolūti ir, kā saka, ir pieņemami, ka no Latvijas visi zina, ka te nāks kaut kāda kvalitāte noteikta. Un ka ir jau pieredzēts ar laiku, ka tiešām mums var ticēt tam, ko mēs tiešām panāksim to, ko apsolījām. Tas aizņēma kādus, es teikšu, 8-10 gadus. Kamēr mēs tā reāli pierādījām un uzbūvējām savu iekšējo zīmolu. Kad cilvēki reāli zina, ka tā ir ļoti laba cena un ļoti laba kvalitāte. Vai ne? Un ja tu gribi Eiropā dabūt labu pakalpojumu par labu, normālu cenu, nevis to, cik tas izmaksā Francijā vai Beļģijā, vai ne, tā Rīga ir tā vienīgā vieta, kur pēc būtības to kombināciju var dabūt. Maksims Jugorovs ir uzņēmuma Accenture Latvija vadītājs. Viņš ir saimnieks, bet ne īpašnieks. 90. ieguvis labu izglītību, viņš piedalījies daudzu Latvijas uzņēmumu un pārvaldes institūciju sistēmu izveidē. Taču, kad no padomju laikiem mantotās sistēmas nomainītas, bija skaidrs, ka interesantākie laiki tepat uz vietas ir beigušies. Tāpēc Accenture bijusi vieta, kur atkal peldēt plašos ūdeņos. Tad, kad es sāku strādāt, man bija interesanti pieslēgties lieliem, interesantiem pasākumiem. Ja? Man nebija intereses sākt ar kaut kādu mazu, ļoti prastu lietu, bet domāt par to, ka ar laiku es varēšu nopelnīt daudz naudas. Ja? Man bija interesanti tiešām vissarežģītākā lieta, un tad, ja tu varētu ar to strādāt, tad bija jābūt daļai no kaut kā jau esoša liela uzņēmuma. Ja? Un visticamāk tā tas arī nospēlēja, vai ne, ka es to neizdarīju nekad. Viens no Accenture redzamākajiem projektiem ir sadarbība ar kompāniju Philips, lai medicīnas vajadzībām pielāgotu Google Glass, jeb Google brilles. Mēs esam integrējuši, šeit var redzēt, mēs esam integrējuši Google Glass ar Philips sistēmu, kura atseko slimnieka stāvokli. Un šeit mēs varam redzēt Google Glass, notiek operācija, vai ne? Un operācijas ietvaros mēs varam redzēt, kas
kas notiek ar to Šis ir caur ārsta skatu punkts, ja? Tas bija ārsta skatu punkts, vai ne? Jo to, ko parasti ārsts redz šeit, vai ne, vai to, ko viņam parasti māsiņa saka, tad tagad viņš redzēs uzreiz, vai ne? Un tas plus ir kāds, ka mēs varam rādīt, viņam nav jānoņem skats no slimnieka, viņš var kaut ko ierakstīt, viņš var ierakstīt video kaut kādai no svarīgai operācijas daļai. Viņš var pavaicāt kaut kādus, padomus, vai ne? Jo, teiksim, to, ko ārsts šodien izmanto, to informāciju, ko viņš zina par to slimnieku, vai ne? Un to, ko viņš var pats atpazīt pēc kaut kādiem, tādiem ļoti vājiem signāliem. Un pēc būtības, ja mēs sākam, ka mēs varam slimnieka stāvokli mērīt katrai tai operācijai, vai ne? Un mēs zinām, kādi ir iznākumi visam tam operācijām, tad mēs varam korelēt atpakaļ, vai ne? Un pateikt, ka šim slimniekam tagad mainās, piemēram, spiediens, asins un tam līdzīgi, tāda veida, ka tas liecina, ka viņam varētu būt piemēram, sarežģījumi tālāk, vai ne? Un mums vajadzētu, tagad mainīt operācijas schēmu. Rīgas centra humanitārā vidusskola, Maksim, jūs, laikam, tā ir viena no ļoti, ļoti, ļoti daudzām skolām, kurā jūs pieliekat savu roku, lai bērni augtu kādi? Bērni augtu sagatavoti jaunām informācijas tehnoloģiju laikām, jo arī komunitāriem cilvēkiem ir jāzina, kā darbojas kameras, digitālās kameras, kā darbojas internets, kā mēs tagad publicējam, kā izplatās ziņas. Un tā ir viena no tām skolām, kura viena no pirmām iesaisties mūsu programmu. Šeit skolotāja Zāne vada programmēšanas kursus startītē programmas ietvaros. Tagad programmas ietvaros darbosim 15 skolas pa visu Latviju, un tā ir viena no tām. Jo vairāk mums būs cilvēku dažādas specialitātes, kuri saprot, kā tas ierīces strādā, kā tas ierīces var mainīt biznesu vai, pieņemsim, šo profesiju, jo labāk. Paskatīties, kā Zanai klājas ar tiem jauniešiem. Šī skola ir viena no daudzajām, kas iekļaujušās Start It projektā, kuru kopīgiem spēkiem realizē Accenture, Rīgas Tehniskā universitāte, Pirmā ģimnāzija un Latvijas informātikas skolotāja asociācija. Fakultatīvais programmēšanas kurs 6.–7. klašu skolēniem ir nozīmīgākais Start IT virziens. Sagatavotās video lekcijas ir liels atbalsts skolotājiem. Tā būtība ir tāda, ka mēs vienmēr sākam, ka programmēšana nav rakešu zinātne, vai ne? Ja bērni šāda vecuma var iemācīties tos vienkāršus soļus, pēc tam viņi ierauga, ka pēc būtības paveras ļoti plašs pielietojumu loks. Man likās, ka programmēšana vispār ļoti interesanti, ka tu pats vari uzprogrammēt savu programmu. Tā kā es uzspiežu pogu un viņi parāda tekstu. Tas ļoti palīdzēja, ka šeit ir tik ātri tas rezultāts, ka tu reāli uzrakst to kodu un tu vari pārbaudīt to pēc tam, ja, un ielikt savu telefonā un iet un visiem stāstīt, ka man ir jāsavu programmu. Ja, man liekas, tas ir tas lielākais, kas viņus piesaistīja. Tad, kad dzird par visām reformām, kuras notiek izglītība, viena lieta, par ko es nekad nedzirdēju līdz pēdējiem laikam, ir tas, ka nebija aprēķinu, kādas specialitātes vai kāda priekšmeti būs vajadzīga. Ja es lasu kaut kādas atalgojuma pētījumus tirgu, vai es lasu kaut kādus pētījumus par to, kādas pozīcijas ir atvertas. Tur bija viena informācija, tad, kad es lasu kaut ko avīzes par izglītības sistēmu, tur pēc tam cita informācija, vai ne? To, ko darba devēja meklē, un līdz ar to, kas cilvēkam ļaus būt neatkarīgam, lai cilvēkam būtu interesants darbs, lai cilvēks varētu uzturēt savu ģimeni labi, vai ne? Viss tas, kas ir tajos pētījumos par to darba tirgu, nebija skolās, vai ne? Tur bija pēc tam kāda cita diskusija. Mums likās, ka tas ir visām specialitātēm svarīgs, tā programmēšana. Tāpat reizi nedēļā interneta vidē notiek lekcijas pašām skolotājām. Vasarā organizēta konference, kuras 5 dienas aizritējušas tiešām intensīvā darbā. Maksims kā Latvijas Universitātes datorikas fakultātes alumni biedrības vadītājs organizējis pasākums ar dažādiem respektējumiem vieslektoriem, lai pirmo kursu studentiem palīdzētu aptvert iespējas, ko rada IT izglītība. Ja Latvijā ir apmēram 10–15 tūkstoši IT speciālistu uz 2 miljoniem iedzīvotāju, tad
Somija uz 5,4 miljoniem ir 100 000 IT speciālistu. Ja? Tad līdz ar to tā mūsu proporcija ir uzlabojama. Vai ne? Un mēs arī pieliekam daudz spēku, mums ir ļoti liels fokus, mēs tērējam daudz naudas arī, vai ne, lai šo proporciju uzlabotu. Lūk, vēl viens piemērs. RTU maģistrantu studiju darbu vērtēšana. Accenture iesaistās projektu vērtēšanā un prēmēšanā. Šoreiz uzdevums bijis radīt IT sistēmu Jugendstila muzeja digitalizēšanai vai uzņēmumu komandējumu uzskaitei. Jā. Okay, Accenture Latvija viens no nozīmīgākajiem projektiem ir Eiropas muitas sistēmu izstrāde un tās nodrošinājums. Tas atkal ir darbs komandā. Šoreiz komanda bāzējas Latvijā, Indijā un Briselē. Tas, ko mēs darām mūsu projektā, mēs izstrādājam Eiropas Savienības muitas sistēmu. Respektīvi, visas kravas, kas ienāk Eiropas Savienībā, kas iziet no Eiropas Savienības, visi tarifi, visas kvotas, ievada kvotas, izvada kvotas, viss sistēma visām Eiropas Savienības valstīm, mēs šo sistēmu šeit Rīgā izstrādājam. Uzticības līmenis latviešiem tajā galā? Ļoti augsts. Vēl vairāk, teiksim, mēs sākām šo projektu, pat cik tas ir projekts Briselē, tad viņš tika organizēts sākotnēji no Accenture Briseles office. Šo 2 gadu laikā mēs esam pilnībā pārņēmuši visu uz Rīgu. Visu vadība notiek no Rīgas. Tiešām mēs sadarbojamies ar klientu. Tas arī parāda tā uzticības līmeni, kad viņi redz, ka mēs varam un uzticās un dod arī vairāk atbildību. Rīgas biznesa skola. Maksim, jūs šeit esat misijas vadīts, merkantīlu interešu vadīts, ka jums vajag jaunus speciālistus, labus biznesa vadītājus, vai kāpēc? Ļoti interesanti padalīties ar pieredzi. Ja? Jo es vadu dažādus priekšmetus jau pietiekoši sen, un šeit sanāk tā, ka tā pieredze, kuru mēs uzkrājām, palīdzot saviem klientiem mainīt viņu tehnoloģiskos procesus, būt efektīviem, izmantojot IT tehnoloģijas. Tas ir kaut kas tāds, ko es varu un gribu nodot arī Latvijas jauniem uzņēmējiem, jauniem menedžeriem. Rīgas biznesa skolas direktors Jānis Grēviņš. Apskatot valsts konkurētspējas vērtējumu, abi vīri ir vienisprātis. Valsts pārvaldē un politikas veidošanā būtu nepieciešama biznesa principos balstīta rīcība. Mēs tagad esam apskatījušies Pasaules ekonomiskā fóruma pēdējo atskaite, un tad paņēmām Latviju, un es nezinu, kāpēc izrugājām arī Igauniju, vai ne? Nu, kā jau parasti, un tad skatāmies un salīdzinām tos parametrus, un tad Jānis pamanīja vairākus interesantus parametrus. Varbūt varētu nokomentēt, kas pirmais iekrita acīs. Nu, pirmais, tā kā es pārstāvu biznesa skolu, tad dabīgi pirmais parametrs, kas iekrita acīs, ir biznesa skolu kvalitāte, kas ir viens no rādītājiem, kā tiek vērtēts valsts konkurētspēja. Un to, ko mēs redzam te, kad mūsu biznesa skolu rādītājs vai biznesa skolu kvalitāte ir Latvijā tiek uzskatīta, ka viņi ir zem tādas vispārējās valsts kvalitātes. Tas nozīmē, ka, ja mēs gribam tikt uz priekšu, tad mums būtu labāk biznesa skolas kvalitāti uzlabot. Biznesa skolu kvalitāti uzlabot, teiksim, biznesa izglītību. Tehnoloģiju pieejamība. Latvija ir 45. vietā, Igaunija 35. vietā. Tehnoloģiju pielietošana. Tas pieejamas tehnoloģijas, kā mēs to visu pielietojam. Latvija ir 68. vietā un Igaunija 36. vietā. Un pēc būtības daļa no tām tehnoloģijām ir, piemēram, IT tehnoloģijas, kas viss ir pieejams. Tagad viss ir no mākoņiem pieejams ar kreditkarti. Bet tas viss ir jāpielieto. Ja? Un valsts efektivitāte, uzņēmuma efektivitāte var būt atkarīga un ir atkarīga no tā, cik labi mēs zinām tas tehnoloģijas, pārzinām, mākam ieviest, nepazaudieties tajos projektos un gūt no tā visa labumu. Nu, vēl viens, kas, manuprāt, attiecās tīri cilvēcisku uz katru cilvēku, uz katru vadītāju, ir tas, ka vienā no rādītājiem, kur arī Latvija atpaliek no Igaunijas, ir firmu un uzņēmumu ētiska rīcība. Ja mēs esam 60. vietā pasaulē, tā nav tā labākā vieta, kur būt. Kas praktiski nozīmē laikā, kad ar vien vairāk darījumi tiek slēgti, nevis tur rakstot 100 kilometru vai 100 lapušu garus dokumentus, bet tiek slēgti uz tādu savstarpējo saprašanos, tas ir svarīgi. Ja mums pasaulē uzskata, ka mēs neesam ētiski, un mūsu uzņēmumi nerīkojas ētiski,
nekādas inovācijas un pēdējie izgudrojumi nepalīdzēs. Mēs. Tas ir vārds, ko Accenture Latvija vadītājs lieto bieži. Tā nozīme apliecina gan dažādie uzņēmumi organizētie kursi darbiniekiem, motivējoši pasākumi potenciālajiem nozares jaunpienācējiem, pat pulciņi saviem darbiniekiem un, protams, kopīgi svētki. IT it īpaši ir tas ļoti kolektīvs pasākums, un tā ir ļoti kolektīva spēle. Ja? Un it īpaši Accenture Latvijas jūtu, cik daudz mēs varam Latvijā panākt, strādājot kopā. Kad dažādi cilvēki Accenture Latvijā piepalīdz ar dažādām izglītības lietām, cik daudz mēs bijām spējīgi sasniegt, vai ne? Cik daudz, cik labu uzņēmumu mēs esam uzbūvējuši, bet tas ir strādājot kopā. Vai ne? Un tas mēs, un tā ja mēs ir katra cilvēka ģeniāla doma, un mēs atzīstam, ka tā ir tā cilvēka ģeniāla doma, bet mēs arī zinām, ka tur ir tā cita cilvēka ģeniāla doma, un mēs redzam, ka katram no mums bija pa pusdomai, un, teiksim, katra no tām pusītēm izveido kaut ko lielāko, nekā ne es vai tu varējām iztēloties, vai ne? Un, manuprāt, tā ir tā māģija, kura stāv aiz tā vārda mēs. Thanks for coming and let's have fun.